Mēs zinām, kara un krīzes laikos cilvēku vidū vienmēr bijušas cieņā lietas, kas palīdz kaut nedaudz aizmirsties no ikdienas surās dzīves realitātes. Kādas konkrētāk, tas jums noteikti tāpat pašiem skaidrs. Tomēr mūsdienu tehnoloģiskajā laikmatā starp kaitīgajām un netik kaitīgajām dzīves uztveri atvieglojošajām substancēm, ticiet vai ne, atrodamas arī datorspēles. To pierāda datorspēļu tirdzniecības rādītāji. Lai arī spēlītes nav pirmās nepieciešamības produkts, spēļu tirdzniecība un ražošana nav tik krasi cietusi kā citas nozares. Arī šopavasar, kā jau katru gadu, spēļu pasaulē ir atrodami vairāki jaunumi, kas spēj sakustināt, aizkustināt un ieinteresēt izvēlīgo spēlmaņu kastu. Kas tie ir par jaunumiem? Bez garas vilcināšanās, to tuliņ pat pastāstīs rūtītais datorspēļu eksperts Andrejs. Tātad pavasara spēļu top 5. 5. vieta ir spēle Street Fighter 4. Viņa ir jau iznākusi, viņa tepat arī uz ekrāniem ir, mēs varēsim uzmest aci. Tas ir tāds milzīgs notikums, jo Street Fighter kautiņu spēļu sērija ļoti sānā, veca kaut kādā mērā, negluži izveidojas to visu, bet Allāž ir skaitījusi tāda visprominentākā un, ja atsaucās uz kaut ko, tad vienmēr uz viņu. Un tad ir liels notikums, iznāk 4. daļa, jo tās daļas iznāk diezgan rēti. Viņām iznāk daudz papildus versijas, jo viņi ir izteikti kibersporta spēle. Ir noteikti daudz turnīru, un tad ir bezgalīgi daudz uzlabojumu, balansa, pieslīpēšana. Bet ir tagad atkal tāds lielā daļa. Un viņai interesanti tas, ka pirmo reizi visā spēļu sērijas vēsturē viņi ir pārgājuši uz 3D. Nekāds bišķiņ absurds. Mēs esam 2009. gadā 3D, halo, kur jūs esat, bet viņiem tā bija tāda filozofija, kad 3D, nē, viņi paliek pie 2D tradīcijām. Bet tagad viņi ir sasnieguši šīs 3 dimensijas, vēl saglabājot 2 dimensiju spēles stilu un izmantojot to grafisko noformējumu, tehnoloģiju, cel shading, minimālos viņi sauc, kad mums tā kā ir 3 dimensiju modeļi, bet viņiem ir iezīmēts kontūrs visu laiku, tādā veidā kā emulējot to 2 dimensiju bildi, kas tātad ir vairāk un vairāk parādās modē, jo spēles vien vairāk tiek stilizētas, mums ir daudz komiks ekranizācijas, mēs panākam tiešām tā kā komiks bildi. Un tad tas gala mērķis bija uztaisīt 3 dimensiju spēli, bet kur izskatās pēc 2 dimensiju spēles. Bet vienlaikus izskatās tā kā smuki un jauki animēti. 4. vieta, pat tā mazliet īsāk, ir dalītā vieta starp Resident Evil 5 un God of War 3. Tie arī 2 slaveni franšīžu sīkveli. Resident Evil 5 ir būtībā spēle pēc zombiju šaušana. Tā kā spēle tiek uzskatīta par daļēji horror survival žanra izveidotāji. Tad spēle, kurā tu tā kā dzīvojies un mēģini izdzīvot pret kaut kādiem šausmīgiem pretnieku viļņiem, bet ar uzsvaru uz biedēšanu, ne tikai akšanu. Šai spēlē interesants moments ir tas, ka viņi tik ļoti apsūdzēti par rasismā visu laiku, tāpēc, ka viņas darbība risinās Āfrikā. Galvenais varonis ir baltais, bet visi ienaidnieki ir, zombiji, jeb inficēti, ir kaut kādi, viņi ir afroamerikāņu izcēlesmes melnādainiem. Un cenāk, tu ej šauj tagad melnādainiem, kas ir inficēti, kas liekas, kas saucās vēl ar Āfrikas aids problēmu. Un tad, viņi tur ir par to, man liekas, tresē pērti atkal un atkal. 3. vieta ir Call of Duty Modern Warfare 2, ja viņš šogad parādīsies. Tā ir spēle, kas 2007. gadā kļuva par gadu vispopulārāko un pirktāko spēli, un visi vispār bija sajūsmā, tāpēc, ka tā bija spēles serija, kas visu laiku ir taisījusi tikai 2. pasaules kara spēles. Un 2. pasaules karas ir tāda, tik, nodrās tematika, ka nevar izturēt. Viņi uztaisīja modernos laikos, tāda spēle, kas viss pilnīgi aizgrāva. Tāpēc es esmu drošs, ka, ja viņi būs šogad, tad kad viņi parādīsies un ja viņi visi gaidīs, viņi, būs milnīgi finansiāli izdošanās. 2. vieta ir StarCraft 2. Tas ir smieklīgi, šī spēle, viņi saražo Blizzard, un Blizzard tas ir tāds vispār īpaša kompānija. Viņi galvā piedara World of Warcraft, kas ir pasaulē populārākais MMORPG. Kā saka, cilvēki viņu projektu nespēja izgāzties, jo viņi iegulda milzīgu darbu viņos, un viņu mārketings ir tik spēcīgs. Tas ir tipisks brenda jau gadījums. Cilvēks, ja ir Blizzard produkcija, tad to noteikti ir jāapskatās. Tas nebūs oriģināls, varbūt tās kaut kas, bet ļoti noslīpēts, izstrādāts. Tas ir smieklīgi kaut kādā mērā. Šī spēle ir tagad jau 11 gadus veca pirmā
paskatos ik pa laikam tos pārdošanas rādītājus PC spēlēm, un brīžiem te parādās pirmais StarCraft starp viņām top 5 mēnešu pārdotāko spēļu vidū kaut ko. Vai tāpēc, ka cilvēki tik ļoti sašūmējušies un gaida otro daļu, ka viņi tagad pērk pirmo priecīgi un tur grimst nostalģijā vai kaut kā tam līdzīgs, nezinu. Bet tā ir, jā, pirmais StarCraft ir, kā saka, spēle, kas pārņēma savā varā Dienvidu Koreju. Viņā tā ir nacionālais sporta veids, bez mazā viņiem savu televīzijas kanālu, savu TV šovu StarCraftu, tur cilvēki ilgi viņu dēļ prātā. Un turienes nāk visi StarCraft pasaules čempioni, jo tur ir tā kā speciāls, es nezinu, darba nometnes, kurās, nometnes, kurās cilvēki trenējās, tur pat 11 stundām dienā. Tur ir austrumi, tur cilvēki ir savādāki. Bet tāpēc nav šaubu, ka otrais StarCraft, ja viņš šogad iznāks, jo Blizzard jau būs atlikt tikai līdz pašām beigām, un viņš saka, izdos tikai tad, kad būs gatava, tad tas būs liels notikums. Un droši vien šo spēli tad spēlēs vēl 10 gadus uz priekšu. Pirmā vieta, man liekas, kas it kā nav pat figurējusi īpaši un tā, bet man liekas, ka viņi noteikti, ja būs milzīgs tāds atsitiens, tas ir kaut kas tāds it kā nekas īpašs, tas ir The Sims 3. daļa. Tagad droši vien visi hardcore gameri, ko viņš mūl, 2009. gada svarīgākā spēle The Sims 3, kur vispār viņi interesē. Bet tā ir pati populārākā PC spēļu franšīze un minimālos 2. vai 3. vispār vispopulārākā aiz Mario un Pokemoniem. Cilvēki vispār pat neapjauš to, ka visi spēlē Simsus, ka Simsu dēļ tas ir mīts, ka gameri ir tikai vīrieši. Tas procentu attiecība, man liekas, ir kļūst diezgan jau līdzīga. Varbūt gluži 50-50, bet kaut kas 60-40 vai 70-30 uz to pusi. Un galvenokārt pateicoties šim te fenomenam. Atkal katru mēnesi paskatoties The Sims topos spēļu, vienmēr kaut kur pašā augšā pārdotāko The Sims 2 pielikumu. Viņi izdod vēl jaunas mēbeles, jaunas pektus un cilvēki tie pērk un pērk. Es nešaubos, ka The Sims 3 būs atkal kaut kāds grandios finansiāls izdošanās notikums. Un, es neteicu, ka šī spēle būs īpaši oriģināla vai pat ļoti interesanta, bet viņu spēlēs visi atlikušie izņemot tos, kuri atklāti ienīst vai atsakās atzīt, ka pat viņiem Sims liekas pirmā interesanti.